Hei, mani sauc Viktors, un šoreiz pārunāsim par tādu ļoti svarīgu tēmu, un tas ir kodējums, satura kodējums. Un, piemēram, ja mēs gribam, lai mūsu vietnē būtu tieši latviešu valoda vai arī kāda cita, tad arī jānorāda, kāds ir kodējums. Un pirmkārt parādīšu jums tādu piemēru. Redziet, te ir viss kārtībā, latviešu valoda ir attēlota korekti. Tad te ir viena rindiņa, kura ir tieši head sadaļā. Un, piemēram, es to izdzēšu, saglabāju failu, atjaunoju, un redziet, nekorekti tiek rādīts. Kāpēc tas ir? Vienkārši es veidojot pa CSS, iepriekšēji pa HTML rādīju video, bet tur nebija šitas kļūdas, un varu paskaidrot, kāpēc. Vienkārši šobrīd man fails ir, ko es varu izdarīt, lai tas kļūdas nebūtu, bet to rindu nerakstīt. Tad man vajag spiest Save As. Te ir kodējums, noteikti jābūt UTF-8, bet ja es te ieliktu Windows, tas ir vairāk attiecas tieši uz Linux lietotājiem. Save. Es replace. Un tagad atjaunoju saturu. Nu, tik un tā korekti nerāda. Tad tomēr vispār, ja jūs gribat, lai jūsu saturs tiktu korekti attēlots, tad jums šito rindiņu head sadaļā visiem failiem, būtībā, kad jūs vienkārši veidosiet tukšu šablonu, tur ierakstiet šito līniju. Jo tagad atjaunoju, viss ir kārtībā. Piemēram, pat domājot, ka es esmu to izdomājis. Mēs atveram, piemēram, source Delphi LV, un te arī ir tā rindiņa meta charset UTF-8, un te vēl ir norādīts lang valoda latviešu. Te ir īsais pieraksts, bet tas ir tāpēc, ka dotajā failā tiek izmantots 5. versijas HTML. Ja būtu 4. versijas HTML, kā piemēram ir manai vietnē TSFU1SLV, te pat doctypes nav pierakstīt, labi. Tas nav. Galvenais ir tas, ka, lai jūs gribat būt pārliecināti, ka visos pārlūkos jūsu faili rādīsies korekti, tad jums jānorāda šito līniju, kura norāda, ka, un, protams, kad saglabājot failu, tieši kad saglabājot failu Save As, jums jānorāda noteikti, lai būtu UTF-8, jo tas ir tāds universāls paņēmiens un UTF universāls kodējums, jo, piemēram, ko izdarot, piemēram, mēs atveram Delphi, bet atveram, piemēram, ne latviešu, bet viss saturs ir krieviski. Tad te atkal mēs varam apskatīties lapas saturu, un ko mēs redzēsim. Tagad tur iepriekšējā varianta bija lang LV, tagad ir lang rud, norāda, ka ir krievu valoda, un atkal čarsets UTF-8. Nu, viss, ko brīvošajā video patīk. Paldies par uzmanību!